Labvakar, mīļie draugi! Esiet sveicināti. Mēs iesāksim ar lūkšanu, jā. Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mēs šajā vakarā drīkstam būt šeit kopā. Mēs Tev pateicamies, ka Tu dod mums iespēju kopīgi Tevi meklēt. Un mēs Tevi lūdzam palīdzi mums izprast Tavus ceļus. Un palīdzi mums katram sadzirdēt un samanīt, kas ir tas, ko Tu šobrīd no mums sagaidi un kas ir tas, ko Tu vēlies mums iemācīt. Tavās rokās mēs liekam šo vakaru un visas savas gaitas. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Mīļie draugi, priecājos jūs tātad redzēt. Un šodien man ir tāds sagatavots sakāmais, līdz ar to es atvainojos, ka es mazlietiņi turēšos pie savas lapiņas diezgan spēcīgi, mēģinot visu izteikt, ko es gribu šovakar paspēt izdarīt. Un proti es sāktu tādu nelielu ievadu, ka tagad, kad mēs esam jau pavisam cieši pietuvojušies Kristus ciešanu laikam, burtiski parīt mēs svinam pelnu dienu, ar ko iesākas gavēņa laiks, vai tātad 40 dienas pirms lieldienām. Jūs zināt, ka tas ir laiks, kurā mēs kā kristīgā baznīca esam aicināti pievērst lielāku uzmanību tieši evaņģēlijos aprakstītajiem Kristus dzīves noslēguma notikumiem, viņa ciešanu stāstam. Un tāpēc es vēlētos arī šajās reizēs, šajos vakaros, kas mums tagad būs līdz lieldienām, no tādiem dažādiem skatu punktiem, arī no savas puses apstāties pie jautājuma par Kristus ciešanu stāsta nozīmi. Dažkārt es būšu godīgs, es ievilkšu arī ļoti tiešas paralēles, kuras es saskatu ar mūsu dzīvi un šobrīd sabiedrībā un pasaulē notiekošo. Es domāju, mēs pieskarsimies virknei tēmām, kas no vienas puses izklausīsies ļoti teoloģiskas, vai ne, tādas it kā par Dievu un Kristu runājošas un ar tādām lielām lietām saistītas, bet kā jūs redzēsiet, tās ir saistītas arī ar daudziem praktiskiem jautājumiem. Un es gribu cerēt, ka mums būs iespēja ne tikai palūkoties ar jaunām acīm uz evaņģēlija tekstiem, bet ieraudzīt, cik šie teksti un notikumi, kas jaunajā derībā evaņģēlijos ir aprakstīti, ir ļoti aktuāli. Ir tā, it kā mēs lasītu kaut ko, kas attiektos uz mums katrā dotajā brīdī, kad mēs dzīvojam. Un tāpēc šovakar es sākšu ar tādu vienu citu tēmu, kuru mēs esam no dažādiem skatu punktiem mazliet jau skatījuši, bet, atļaujiet man atkārtoties, līdzīgi kā meditācijas laikā mēs atkārtojamies un paliekam fokusēti. Tā arī mēs atgriezīsimies šajās nedēļās pirms lieldienām pie kaut kā, kas noteikti daudziem jums jau ir dzirdēts. Bet šajā pirmajā vakarā es sākšu nevis ar Jēzu un viņa dzīvi, kas ir tāds Dieva dotais risinājums, ja tā drīkst sacīt, mūsu problēmām. Bet šovakar es gribētu veltīt visu šo vakaru, lai mēģinātu uzstādīt diagnozi. Proti, mazlietiņ pakavēties pie jautājuma, kas tad ir tā problēma, kuru Jēzus dzīve, viņa ciešanas risina. Un tad, kad es uzdodu šo jautājumu, kas ir tas jautājums, uz ko Jēzus atbild, kas ir tā problēma, ko viņš risina, mēs visi jau zinām formāli pareizās atbildes. Mēs zinām šos skaistos formulējumus, ka Jēzus nāca šajā pasaulē, lai uzvarētu grēku un velnu. Viņš mira pie krusta, lai mēs varētu dzīvot ar mūžīgo dzīvību. Un visas šīs formulas ir ļoti pareizas, tikai ir viena problēma. Ļoti daudzos gadījumos tās paliek vārdi, kurus mēs lietojam, atkārtojam, bieži bez dziļākas izpratnes par to, ko tas nozīmē. Un es atļaujos izteikt minējumu, ka kristieši mēdz šos Jēzus dzīves uzdotos jautājumus un arī tās atbildes, ko viņš dod, turēt tādā drošā attālumā no jebkā, kas varētu to saistīt pārāk cieši ar reālās dzīves problēmām. Un tas ir tā, ka kristietība kļūst par vienu tādu garīgu lietu, kurai ir maz sakara ar to, kas notiek apkārtējā pasaulē. Un tad mēs domājam, ko mums kā kristiešiem vajadzētu teikt un ko mums vajadzētu darīt ar to, kas notiek pasaulē tā,
It kā evaņģēlijs kā reize tieši par to nerunātu. Un it kā tā būtu tāda viena lieta, tur grēks un pestīšana un dvēseli un tā, tas ir tāda dziļa individuāla lieta, un tad ir kaut kas, kas notiek pasaulē. Tas ir tas lielākais un trakākais ar šiem skaidrojumiem vienkāršajiem, ka mēs aizsadzam kristīgās vēsts būtību. Un mēs padaram kristietību par tādu nekā nedarīšanas un viss jau būs labi filozofiju un dzīves uzskatu, kas tas ir pilnīgs pārpratums. Nu, lūk, un tāpēc es šovakar tēmatu varētu nosaukt apmēram tā, kā velns kļūst par sātanu un ko tas mums nozīmē. Ja pareizāk sakot, mēs mazliet parunāsim par to, ko nozīmē šie Bībeles bieži pielietotie, piesauktie vārdi. Velns, sātans. Mēs mēģināsim izprast šos divus jēdzienus, jo es uzskatu, ka tikai caur to mēs varam saprast arī trešo ļoti slaveno jēdzienu grēks. Un tikai tad, kad mēs saprotam šīs trīs lietas, mēs esam sagatavojuši ceļu, lai mēs varētu kaut kā konkrētāk iezīmēt un parādīt un mums saprotamā veidā atklāt, kas tad ir tā uzvara, kā mēs to saucam, ko Jēzus ir paveicis. Pie tam, starp citu, velnam un sātanam jaunajā derībā ir arī citi apzīmējumi, piemēram, antikrists, par to mēs varbūt arī kādā reizē vēl parunāsim. Bet šodien tātad pie šiem diviem vārdiem es gribu apstāties un mēģināt paskaidrot to. Un pirmā lieta, gribu ļoti uzsvērt, ka man liekas ļoti kariķēti tie veidi, kā dažkārt kristieši par šīm lietām runā. Tie no jums, kas pirms dažām nedēļām bijāt trešdienā vienā lekcijā, ko es lasīju par egzorcismu, jūs daudz ko no tā jau dzirdējāt. Kā es uzskatu, ka mēs degradējam šos jēdzienus un mēs pārprotam to, ko šis vārds nozīmē. Es izstāstīšu lietas, dažas lietas jūs zināsiet, no manis varbūt daži būsiet jau dzirdējuši, bet piedodiet par atkārtošanos, es mēģināšu iezīmēt arī kaut ko jaunu. Proti, jūs jau varbūt zinat, ka latviešu vārdam velns atbilstošais termins grieķu valodā, kas tiek lietots, kā jau teicu, vairākās jaunās derības vietās, ir grieķu vārds diabolos. Un es atļaujos sacīt, ka tas ir tiešais atbilstīgais vārds vārdam velns, tāpēc, ka krievu valodā šis vārds ir saglabājies precīzi tāds pats, un viņš vienkārši tiek izrunāts kā diavol. Diabolos. Diabolos. Un tas ir saliktenis, kas sastāv no diviem vārdiem. Ballo vai ballein nozīmē sviest vai mest vai mētāt. No tā ir cēlies vārds ballistika, piemēram. Un savukārt šis priedēklis bolos. Šis diā nozīmē, šajā gadījumā nozīmē izsvaidīt, izmētāt, izkaisīt. Tā mēs latviski varētu to aprakstīt. Tātad šī vārda izcelsme norāda uz spēku, kurš izkaisa un izmētā un saplēš gabalos. Diabolos ir spēks, kas sašķeļ un iznīcina cilvēku vienotību, cilvēku kopības. Un šis ir kaut kas, pirmā lieta, ko es gribētu īpaši pasvītrot šovakar. Bībeles izpratnē velna mērķis, viņa uzbrukuma mērķis, ja tā drīkst sacīt, nekad nav atsevišķais cilvēks. Atsevišķais cilvēks drīzāk tiek raksturots kā instruments šī spēka rokās. Bet mērķis vienmēr ir šī saplosīšana, izkaisīšana, kur tiek izārdīta manis pieminētā cilvēku kopība, vai biežāk Bībele runās par tādiem jēdzieniem kā Dieva tauta vai draudze. Tā tad varētu vēl plašākā nozīmē sacīt cilvēce kopumā. Stāsts ir par to, vienkāršot izsakoties, ka jau laikmetā, kurā vēl nepastāvēja neviena tāda mūsdienu sociālās analīzes teorija, kas mums ļautu kaut kā šos procesus smalki aprakstīt, jau šajos senajos nosacīt laikos cilvēki bija novērojuši šo skaudro un bieži tik liktenīgo un asiņaino patiesību. Ka pat vislabāk iecerētajā un visrūpīgāk veidotajā cilvēku kopībā, vai lielā vai mazā, vai tā būtu valsts, vai tā būtu impērija, vai tā būtu kāds vietējais ciems vai darba kolektīvs. Vienā vai otrā
brīdī, agrāk vai vēlāk, cilvēku starpā parādās šīs pretrunas, šķelšanās. Ir tas brīdis, kad draugi kļūst par konkurentiem un kad šķiet tik viengabalainās un tik vienotās cilvēku kopības vidū pēkšņi parādās naids, dusmas un agresija. Un senais cilvēks brīnījās, kā tā tas var būt, vai ne? Mēs saliekam brīnišķīgus cilvēkus kopā, labus draugus, tur, teiksim, vienas nācijas pārstāvjus vai tur vienas teritorijas iedzīvotājus. Bet kāpēc tā ir, ka dari, ko gribi, bet šīs valstis, tautas, organizācijas un sabiedrības, kas nesen likās vienotas, priecīgas un iedvesmotas par savu ceļu pretī nākotnē, pēkšņi tiek sašķeltas naidīgās nometnēs. Un gaidītā miera un harmonijas un nākotnes vietā parādās kari, agresijas un pretrunas. Un jautājums ir, kāpēc tas tā notiek? Un senais cilvēks bija novērojis, ka tas notiek ar tādu absolūti precīzu atkārtošanos no reizes uz reizes un pat līdzīgās formās, līdzīgās izpausmēs. Neredzot tam nekādu citu skaidrojumu, tas vienkāršākais veids, un šeit Bībele nav unikāla. Vēlnu pazīst arī ārpus Bībeles, ja tā drīkst sacīt. Neredzot citu skaidrojumu, cilvēki izskaidro to ļoti pašsaprotamā cilvēciskā veidā. Acim redzot, ir spēks, kas ir šis izkaisītājs vai šķeltnieks, kurš ir neredzams, bet kurš ir klātesošs, un kuram nepatīk, ka mums labi klājas, kurš kopš aizvēsturiskiem laikiem pretojas Dieva dotajai kārtībai un cenšas mūs pazudināt, kā atsevišķs individus un kā cilvēks kopumā. Es gribētu uzsvērt, ka raugoties no šī vienkāršā cilvēka, kuram nav kaut kādas milzīgas, teorijas un instrumenti, ar ko skaidrot pasaulē notiekošo, cilvēces vai tautas labklājība tiešām, var teikt, mistiskā veidā. Ik pa brīdim tā cikliski tiek apdraudēta vai gandrīz iznīcināta. Kā tas tā var būt? Vēlreiz padomāsim, ka gudrākais un spējīgākais no visiem Dieva radījumiem, kas ir cilvēks, racionāls, apveltīts ar prātu, vienlaikus ir arī pats agresīvākais pret visiem citiem sev līdzīgajiem. Un kāpēc tā ir, ka, piemēram, cilvēku kopība ir daudz nestabilāka par daudziem dabiskā ceļā tapušiem, piemēram, dzīvnieku bariem. Dzīvnieki dzīvo savā barā, tur ir viens barvedis, tur ir kārtība. Ar cilvēkiem tā nav. Viņi pamanās sakašķēties uz līdzenas vietas. Kāpēc? Kā to skaidrot? Tā tad ļoti vienkāršs skaidrojums ir, tam pamatā ir spēks, kas mūs sanaido. Bet viens no labākajiem tādiem mūsdienu skaidrojumiem par šo tēmu, kā es to vismaz uzskatu un atrodu, ir meklējams pie viena ļoti nozīmīga 20. gadsimta, 21. gadsimta domātāja, proti antropologa un literatūras kritiķa Renē Žerāra. Renē Žerārs pagājušā gadsimta 70. gadu beigās nopublicēja veselu virkni rakstu un grāmatu, kas, atzīšos jums personiski, ir ļoti spēcīgi ietekmējušas arī manu izpratni par kristietību. Un šajās grāmatās viņš pievērs uzmanību tās augtajam mimēzes, kā viņš to sauc no grieķu valodas mimēzes, kas nozīmē atdarināšanu, līdzināšanās. Viņš pievērs uzmanību mimēzes vai atdarināšanas spēju sekām cilvēces kopības ietveros. Viņš tātad norādīja, ka viena no raksturīgākajām cilvēka pazīmēm ir šī mimēzes. Tas, ka mēs spējam atdarināt citus sev līdzīgos. Un pie tam runa nav par tādu ārēju atdarināšanu, kad mēs tā apzināti pieņemam lēmumu, ka es tagad būšu līdzīgs šim te slavenajam dziedātājam vai tur kādam citam savam modelim. Un tad mēs mēģinam līdzināties kādam, mums bieži vien nesanāk. Bet Žerārs runā par tādu automātisku, ja tā var teikt, mehānisku, pirms mūsu apziņas un gribas esošu norisi, kas nozīmē vienkārši to, ka tev pietiek būt ar otru cilvēku kopā, un tu tiec ietekmēts. Tu pārņem, gribot vai negribot, tu sāc pārņemt
no citiem cilvēkiem to, ko šie citi domā, jūt, ko viņi vēlas, vai ko viņi dara, vai kā viņi to dara. Starp citu, par šo milzīgo atdarināšanas lomu cilvēka dzīvē zināja un runāja jau Aristoteles pirms daudziem gadiem. Tādā ziņā tas ir bijis vienmēr zināms fakts. Bet tas jaunais tieši Žāra darbos ir tas, ka viņš apraksta šo mimēzi vai atdarināšanu vienā konkrētā cilvēka dvēseles jomā. Un proti viņš pievērš visu savu uzmanību tam, ka mēs atdarinām nevis ārējās tur kustības vai ģērbjamies līdzīgās kleitās, kā šobrīd ir mode, bet viņš pievērš uzmanību mūsu vēlmēm. Tas, ko viņš apraksta ar šo vārdu desire. Vēlme, iekāra. Tas, ka tev kaut ko gribas. Un viņš saka, ziniet, kas ir? Ja mēs lasām visus lielos autorus, kas pazīst cilvēka dvēseli, viņi mums sacīs, ka visi mīlas trīstūri un visas pārējās daudz pazīstamās traģēdijas mūsu dzīvē rodas no tā, ka mums sistemātiski kārojas to, kas kārojas citiem. Un citiem kārojas tas pats, ko kārojas mums. Bioloģiski tas nav nekas neizskaidrojams, tas ir mehānisms, kas saistīts ar mūsu izdzīvošanu, ka ja tu darīsi tā, kā citi dara, ja tu jutīsies tā, kā citi jūtas, ja tu gribēsi to, ko visi grib šobrīd, un ēdīsi to, ko visi ēd, tā ir samērā droša izdzīvošanas stratēģija. Bet tātad Žerārs sacīja, ka mēs nepietiekami novērtējam, cik ļoti mūs ietekmē tas, ko citi cilvēki grib, ko viņi kāro, pēc kā viņi tiecas, un cik ļoti arī mēs sākam to pašu gribēt, tikai tāpēc, ka citiem tas liekas vērtīgi un vajadzīgi. Un ja tas ir tā, tas viņam deva tādu atslēgu daudzus procesus izskaidrot. Jo šī mimēze, šī atdarināšana ir visu civilizācijas panākumu pamats. Jo kas tad ir kultūra? Kas cits ir kultūra, kā šādas mimēzes veidā vai rezultātā no paudzes paudzē nodotas prasmes, zināšanas, vērtības, mīti, vai ne? Mūsu bērni skatās uz mums un viņi piesūcās, ja tā drīkst sacīt, ar to, kā mēs dzīvojam. Bet vienlaikus viņš saka, un tas ir tas viņa ģeniālais, viņš saka, redziet, tieši tas, ko mēs visi jau it kā zinām, tas ir arī galvenais cilvēku savstarpējo attiecību nestabilitātes avots. Jo cilvēks visu laiku grib to, ko grib citi. Viņš vēlas dzīvot tā, kā dzīvo citi. Un līdz zināmai robežai šī mimēze vai mimēzes var būt labs motivācijas avots. Padomājiet par to. Mēs tiecamies pēc tādiem pašiem dzīves standartiem, kādi ir citiem. Uz to ir balstīts viss mūsdienu kapitālismu ekonomiskais modelis. Neviena uzraugošā iestāde nevar panākt no saviem vergiem tādu čaklumu, kā paši vergu, bieži vien ļoti naivā cerība, ka viņi varēs izsisties labākos dzīves apstākļos tā kā tie, kas viņiem dod darbu. Tev nevajag viņus dzīt, viņi paši sevi izdzīs, strādās kā traki, jo viņi ļoti grib, ka viņiem ir tas, kas ir arī citiem. Tas var būt ļoti motivējoši. Bet šī atdarināšana var būt arī nemitīgas sāncensības un sacensības un skaudības, un proti arī agresijas un šīs manis pieminētās sociālās nestabilitātes avots. Un tas īpaši ir sakāms brīžos, kad cilvēks skaidri jūt, man neizdosies ieņemt šo līdzvērtīgo, vienādo pozīciju ar otru. Tad, kad es jūtu, ka es nevarēšu būt tāds kā mans kaimiņš, es kļūstu naidīgs. Sākas cīņa uz dzīvību un nāvi ar manu konkurentu, kurš, iedomājieties, grib sēdēt tajā pašā krēslā, kur es, kurš grib braukt tādu pašu mašīnu kā es, un kuram ir tāda pati māja, kā tu gribi es. Žerārs savos darbos ļoti smalki izstrādā aprakstus, kuros brīžos šī mimēze mūs motivē rīkoties, un kuros brīžos tā kļūst par agresijas cēlu, un to es visu tagad, protams, šovakar nevaru detalizēt aprakstīt. Bet es gribu sacīt, ka šo visu mēs atrodam aprakstītu Bībeles lapas pusēs. Protams, ne šādā ļoti abstraktā kādas zinātniskas teorijas vai hipotēzes veidā. Tā vietā Bībeles valodā mēs lasām par cilvēku, kura sirds ir samaitāta un skaudības pilna.
kur iekāro to, kas pieder viņa tuvākajiem, kura labprāt klausa velnam. Mēs lasam par 2 pirmajiem brāļiem, piemēram, atceraties par Kainu un Ābelu, kuri nogalina viens otru, tāpēc, ka ir kļuvuši skaudīgi viens uz otru. Un mēs lasam Bībelē ļoti bieži par velnu, par šo nemiera un ienaida radītāju garu, kas cilvēkam liek būt neapmierinātam ar savu vietu pasaulē, nemitīgi censties ieņemt citu vietu, dzīvot citu dzīves. Un ja tu nevari dzīvot tā kā citi, tad tu mēģini vismaz atņemt tiem citiem. Un tas tiecās līdz pat brīdim, kad cilvēks vēlas būt, kā mēs lasam, kā Dievs. Nevis tāda Dieva līdzības nesēja, bet konkurentu un sancenšu nozīmē. Es pats gribu būt tas, kas es neesmu. Bībele bieži runā par to, kā velns sajauc cilvēku prātus. Un īpaši spilgti, arī Bībele par to saka dažās vietās, tas notiek brīžos, kad visiem klājas grūti. Un to es gribētu atkal šovakar pasvītrot. Bībele sacīta skaistā valodā. Viņa teiktu, velns darbojas caur krīzēm, caur postu, caur visādām nelaimēm. Tas ir tas brīdis, kad viņš sēja vēl lielākas jukas un rada vēl lielākas problēmas. Un pirms mēs sakam, ka tā ir tāda māņticības valoda, pievērsīsim uzmanību, ka mūsdienu zinātne mums norāda uz ļoti līdzīgām kopsakarībām mūsu dzīvē. Kamēr cilvēkiem ir sajūta, ka viņu dzīvē notiek attīstība. Es gribētu, ka jūs, maķinīt, pievēršat tam atkal uzmanību. Kamēr cilvēkiem ir sajūta, ka nākamgad man būs labāk nekā šogad. Tā mimēze darbojas kā motivators. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir cerība, ka es dzīvošu labāk. Ja vien es darīšu to, kas man ir jādara, es varēšu nopelnīt vairāk, un varbūt man beigās tomēr būs tā lieta, ko es kāroju, kas tam otram ir. Kamēr ir šī cerība, cilvēki parasti ir samērā apmierināti ar dzīvi, īpaši savā starpā neplēšas, skaudība pastāv, jā, viņi konkurē, bet šīs pieminētās cerības dēļ, kā jau teicu, viņi vairāk ir virzīti censties citu pārspēt un vienkārši izrauties priekšgalā un panākt šo līdzvērtīgo dzīves līmeni. Bet tik līdz sabiedrības attīstība nonāk krīzē. Tik līdz priekšā tu redzi nevis, ka tev būs vairāk, bet mazāk. Vai vismaz tāda bezgalīga stabilitāte, kā mēs to saucam, proti stagnācija. Tanī brīdī cilvēki kļūst demotivēti un agresīvi. Viņos parāda šis jautājums, bet kāpēc viņam ir, bet man nav? Un šķiet nebūs tuvākajā laikā. Un ko man iesākt ar šo visu netaisnību, kas man ir nodarīta? Un sākumā šī agresija, protams, tiek apvaldīta, bet tā iekšēji uzkrājas. Tāda nemitīga spriedze vājina cilvēka spēju skaidri domāt. Un notiek aizvien biežāka ļaušanās visādām instinktīvām reakcijām. Šī agresivitāte, kas ir radusies no vēlmes, bet nespējas dzīvot tā kā citi, meklē veidu, kā izpausties. Jo es saprotu, tas atkal tik loģiski. Ja mans darbs nedod man cerību uz labāku dzīvi, tad kāpēc man strādāt? Kāpēc man ieguldīt savu spēku? Es varu, protams, pagaidīt kādu brīdi uz situācijas uzlabošanos, bet agri vai vēlu manī rodas doma, ka kaut kas fundamentāli ar šo pasauli nav kārtībā, ka man ir iebjās tie cilvēki, kas man ir nostādījuši šādā situācijā, man kaut kas ir jāmaina pašos pamatos. Un, mīļie draugi, zinām taisnība iespējams man ir. Es par to te nerunāju. Bet es runāju par šo agresivitātes sajūtu, šo netaisnības sajūtu, kā rezultātā cilvēks nevis pieņem racionālus lēmumus, ko man darīt un kā man uzlabot visu šo situāciju, bet viņām mostas vienkārši radikalitāte, radikāli uzskati. Tur paceļās visādi autoritāri vadoņi, kuri apšauba visu ekonomisko sistēmu, politisko kārtību, mainīsim satversmes, ievēlēsim jaunus vadoņus, iesim pilnīgi pretējā virzienā, nekā mēs līdz šim esam gājuši. Jo redziet, viss ir bijis slikti. Un no vienota veseluma, kur mēs varam, kā mēs smejamies, plecu pie pleca doties pretī mērķim,
tauta vai cilvēku kopība kļūst par nīgru, neapmierinātu, mūžīgi kurnošu, ļoti nogurušu un reizē agresīvu individu kopumu, kuri skatās viens uz otru un viņiem sāk likties, ka visi man dara pāri. Vienotais organisms sadalās šūnās. Un ja līdz šim šī šūnas sadarbojās, tagad viņas mēģina vienu otru apkarot. Un tas ir stāvoklis, tādā radikālā izpausmē parasti tik tālu nenoiet, bet kādreiz noiet, ik pa brīdim vēsturē. Un tas ir stāvoklis, ko Renē Žerārs sauc par cīņu visi pret visiem. Un tas ir brīdis, kad diavolos vienkārši ārdās. Velns ārdās, visi ir neapmierināti, visi ir vīlušies, visi ir dusmīgi viens uz otru, gatavi pārkost viens otram rīkli. Un tanī brīdī, kurš var vairs izsekot, un pats galvenais, kurš grib vairs izsekot reālajiem cēloņiem un iemesliem, kāpēc ar mums tā notiek. Visi tikai jūt šo nospiedošo, nepatīkamo sajūtu, kas mūs visus ēd. Un nav brīnums, ka dabiskākais skaidrojums ir, ka te vienkārši notiek kaut kādas tumšas lietas. Un kāds no malas, vai tas būtu velns, vai kādas citas pasaules daļas, ļaunie cilvēki, kas pret mums konspirējās. Bet kaut kas te nav kārtībā, kaut kas te mūs ārda un kaut kas mūs posta. Bet tad, protams, Žerārs jautā, ko darīt ar to? Kā tikt galā ar šo uzkrājušos naidu? Kā mēs vispār pastāvam? Un viņš savos darbos norāda, ka sabiedrība gandrīz vienmēr izvēlas vienu, kā jau sacīja, visiem laikmetiem, visām impērijām, visām cilvēku kopībām ļoti raksturīgu risinājumu. Tur nomainās vārdi, nosaukumi, bet tā schēma paliek viena tā paša. Tā pati. Un tas ir tik līdzīgs risinājums dažādos laikos un vietās tāpēc, ka šīs krīzes, šīs cīņas un pretrunas, viņas netiek parasti risinātas tādā pārdomātā, līdzsvarotā veidā, bet atkal sāk darboties kaut kas tikpat automātisks, tikpat mehānisks, tikpat bāzisks, kā tas, kas mūs noveda pie šī kara, kur visi ar visiem ir neapmierināti. Un Žerārs šo dabisko mehānismu saskata tajā, ko, tajā Bībeles valodā izsakoties, mēs varētu teikt, velns kādā brīdī apgriežās kā monēta otrādi, un viņš kļūst par sātanu. Ebreju valodā šaitān vai sātans tātad nozīmē atkal tīri etimoloģiski apsūdzētājs vai prokurors. Kā jūs zināt, ebreju stāstos viņš ir viens no Dieva radītajiem eņģeļiem, kuram ir dota šī nepatīkamā, protams, loma uzrādīt apsūdzības Dieva radītajiem cilvēkiem, kur izrādās ir daudz neusticīgāki un ļaunāki, un šī sātana viena no galvenajām lietām. Ne? Šis cilvēks ir neusticamāks un ļaunāks nekā izskatās. Ne? Atceraties, piemēram, Ījaba grāmatas sākumu, kur sātans tiek attēlots kā viens no Dieva dēliem, kā viens no eņģeļiem, kas pulcējas kopā ar citiem Dieva tūmā. Un tad viņš rāda un saka, redzi, Ījabs izskatās tāds dievbijīgs cilvēks. Bet tas jau Dievs ir tikai tāpēc, ka viņam labi klājas. Ļauj viņu tur bišķi paskrubināšu, un tad tu redzēsi, cik viņš īstenībā ir neusticams. Mums ir svarīgi saprast, ka sātans ir vēlnišķīgs Bībeles izpratnē pēc savas dabas. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs sakojat līdzi, arī vainīgo meklēšana un rādīšana ar pirkstu, kurš ir vainīgs pie visa, kas ar mums notiek. Vēl ar vienu ir noteikts agresijas veids. Tikai starpība ar velnu, kurš vienkārši sanaido un izkais un rada agresiju, ir tajā, ka sātans mīl uzdoties par lielāko sabiedrības labdari. Un viņa sanaidojošā, vēl ar vienu sanaidojošā, vēlnišķīgā darbība ir vērsta vienmēr uz ļaunuma apkarošanu. Uz visu neliešu, velna, kalpu un pakalpiņu un tautas nodevēju un maitu iznīcināšanu. Un te vietā mums atkal atcerēties Bībeles tēlaino, bet tik precīzo valodu, kad viņi saka, velnam un sātanam ir īpaši patīk no sevis tēlot gaismas eņģeli. Proti, viņš vienmēr sevi pasniedz kā taisnības, miera, stabilitātes,
izlīguma, godīguma, patiesuma, kristīgo vērtību aizstāvis. Vienmēr. Jo tikai tā jau viņš var apsūdzēt, ja viņš jūtās tiesīgs to darīt. Sātans tātad tiek attēlots kā apsūdzētājs vai apsūdzību izvirzīšanas gars, ja gribat. Kas to agresiju, kas pastāv cilvēku kopības locekļu starpā, šo agresiju, kas ir tas atkal ļoti svarīgais, viņš nevis viņu mazina, bet viņš vienkārši veiksmīgi to pavērš kādā konkrētā vienā virzienā. Naidīgums, kas mūsos ir sakrājies, neapmierinātība ar visu šo dzīvi, iegūst vienu leģitīmu, kā man sacīt, attaisnotu mērķi. Mēs tagad zinām, jūs saprotat, ienīst visus, kas ir apkārt, tas tomēr nav labi. Jūs saprotat ideju. Bet ienīst tautas nodevējus ir katra cilvēka pienākums, jūs saprotat mani. Tas ir kaut kas, ko ne tikai drīkst darīt, bet ko ir jādara. Es nevaru pietiekami izkliegt to, cik ļoti tas ir jādara. Naidīgums iegūst mērķi. Tauta un cilvēki kopīgi ierauga nīstamo ļaundari. Visus tos neliešus, kuru dēļ mēs esam tur, kur mēs esam. Un tas ir, ko Sātans dara. Viņš vienmēr meklē vainīgos. Kas ir vainīgs pie mūsu problēmām, pie mūsu ekonomikas sliktā stāvokļa? Ne jau sarežģītie reāli objektīvi apstākļi, un ne jau mēs. Vai ne, jūs piekritīsiet? Tas būtu jocīgi, ja mēs uzņemtos atbildību par to, ka mums neiet. Nē! Mēs esam strādīgi un godīgi tauta. Mēs mīlam darbu. Bet ir vainīgi tie pārējie. Tie ļaunie kapitālisti, vai sociālisti, vai nacisti, vai krievi, vai latvieši, vai fašisti, vai antifašisti, vienalga. Varbūt brīvmūrnieki. Varbūt ebreji. Tas ir noiets etaps. Viņi to ir ievārījuši. Mēs jau sen dzīvotu 3 reizes labāk, ja nebūtu viņi. Bet tad jūs to neredzat? Vai jūs neizjūtat, kā noasiņo mūsu zemi? Vai katram nav skaidrs, kurš ir atbildīgs par mūsu nelaimēm? Un tie vienmēr ir Sātana mīļākie saukļi. Un tur var tā baigi iedegties un ļoti noticēt. Bet Žerāra teorija šeit sniedz mums svarīgu paskaidrojumu. Viņš vērš uzmanību, ka vai mēs pamanījām, ka tas pats atdarināšanas mehānisms, mimētiskais process, kas sākumā cilvēkus vien ar otru sanaido. Šajā otrajā fāzē visus tāpat mimētiski, tātad caur šo atdarināšanu, visus arī saliedē ap šo vienu vainīgo grēkāzi, kas ir vēl viens biblisks jēdziens, pie kura gan jau mēs vēl arī atgriezīsimies. Un sātaniskums, kas ir tāds sugasvārds gandrīz jau, vai ne, ir tajā, ka šo nesaskaņu un grūtību patiesie iemesli tiek vēl jau rūpīgāk nomaskēti zem šīs falšās cīņas ar ļaundariem un tautas ienaidniekiem. Rezultātā notiek cīņas, nereti līst asinis, bet šie upuri, ko ir svarīgi saprast, ir faktiski bezjēdzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi sniedz tikai īslaicīgu atvieglojumu pretrunu nomocītajai cilvēku kopībai. Vai tā būtu impērija, vai tā būtu atsevišķa valsts. Un, ja pie tam vēl izdodas no šīs upura vajāšanas iegūt kādu materiālu labumu, piemēram, izdzīt viņus no dzīvokļiem un dzīvokļus paņemt sev, tad viss ir dubulti apmierināti un iedvesmoti. Jo, lūk, iznīcinot šos kaitīgos elementus, kā mēs viņus šodien labprāt saucam, rodas tāda fantastiska atvieglojuma sajūta. Izlaupi salaupīto. Mēs varam plecu pie pleca atkal nostāties, elpot, kļūs vieglāk. Mēs beidzot redzam skaidras lietas. Mums te nav jānocīnās ar sarežģītām problēmām, kuru risinājums mēs nezinām. Tās viss ir muļķības. Risinājums ir ļoti vienkārši. Tad, kad mēs tiksim vaļā no tiem tautas ienaidniekiem, kas maitā mūsu ģimenes, kas sagandē mūsu bērnus, kas neļauj mums attīstīt mūsu kapitālu un mūsu ekonomiku, tad mēs visi jutīsimies labāk.
mēs atdarinam viens otru šajā naidā. Tas ir lipīgs. Un tādā veidā vēlns kļūst par sātanu. Tas, kurš ir izkaisītājs, kļūst par galveno savācēju un cīņā aicinātāju. Iesim karot un uzvarēsim. Kas tajā ir slikts? Kāpēc mēs to saistam ar vēlnu, ar ļaunumu? Tāpēc, ka pirmkārt sabiedrības vairākums šeit iegūst zinām vienotību un zinām atbalstu uz šo upuru nesamērīgo ciešanu rēķinu. Un tā ir absolūti netaisnība. Ja sākumā visiem bija grūti, tad tagad visiem ir mazliet vieglāk, bet dažiem ir vienkārši neizturami grūti. Viņi vienkārši tiek iznīcināti. Un tas ir, kas ir netaisnība. Un otrkārt, mūsu nesaskaņu patiesie cēloņi paliek ēnā, neredzēti, neatzīti, līdz ar to arī neatrisināti un neatrisināmi. Un tāpēc parasti ir vajadzīgi aizvien jauni upuri, aizvien nežēlīgāka šo atlikušo elementu vajāšana. Nu jau mēs ķeram ne tikai tos, kas ir šīs nacionalitātes pārstāvji, bet tie, kas izskatās pēc tādiem. Un tad mēs sākam ķert tos, kas arī neizskatās pēc tādiem. Bet mums ir nojausma, ka viņi varētu būt saistīti. Un tādā veidā mēs vēršamies ar aizvien lielāku spēku, lai uzturētu savu vienotību, pārliecību, ka mēs kaut kas esam, un mītu par to, ka nevis mēs paši, bet citi ir vainīgi pie tā, ka mums nevienmēr ir veicies. Un es beidzot varētu pieminēt vēl trešo iemeslu, kādēļ ļaušanās šīm sātana rīkotajām raganu medībām. Un es vēlreiz teikšu, ka nav neviena lielāka raganu medītāja un vēlnu izdzinēja kā vēlns. Vēl viens iemesls, kādēļ tas ir bīstami, ir tas, ka individuālajā līmenī tas rada vardarbības precedentus. Un atgriežoties pie cilvēka mimētiskā rakstura, atdarinošā rakstura, tas nozīmē, ka vardarbību kļūst vairāk. Iet šo vardarbības ceļu kļūst aizvien vieglāk. Un nereti ir tā, ka mēs skatāmies, kā citi tur karo, un mums jau sāk asins vārīties. Mēs redzot agresiju, mimētiskajam viņai līdzi. Nevis ar prātu, bet tas vienkārši notiek. Mēs vienkārši konstatējam, mums rokas sāk trīcēt, vērojot televizoru. Naida sāsinājums, ko mēs vērojam, rada līdzīgas tendences un radikālismu arī mūsos. Un šīs mimēzes dēļ viena viedokļa radikāla aizstāvēšana, ja kāds sāk kliegt un sacīt, ka tas ir tā, tad mums sāk gribēties kliegt pretī. Un tādā brīdī mēs atkal esam tik līdzīgi tajā, kā mēs viens uz otru kliedzam. Un tāpēc viens radikālisms rada līdzīgu pretēju radikālismu, viena agresija rada otru agresiju, un jo mēs ejam dziļāk, jo mēs vairāk gribam noskaidrot, kurš ir vainīgs, jo beigās mēs atkal iegrimstam tai pašā diavolos schēmā. Nu redziet, ja mēs tā gribētu mazliet kopsavilkt, Bībelē pieminētā vēlna un sātana darbība. Ja mēs gribam to šodienas pasaulē izskaidrot, tā nav saistīta ar to, ka matračos iemetās kaut kāds un tad mēs nevaram gulēt, vai sāk kāds kviekt, kāds ūka, un tad mēs sakam, viņš ir vēlna apsēsts. Bet vēlna un sātana darbība ir tas, ko mēs redzam sev visapkārt. Un kā es jums teicu, tās ir lietas, kuras ir mūsu acu priekšā. Mēs to varam skaidrot, kā cilvēkā mītošo agresijas izpausmu un impulsu. Līdz zināmai robežai tas viss liekas nekaitīgi, pat derīgi. Kas gan slikts ir aizstāvēt savas intereses, kas gan slikts ir tiekties pēc labākas dzīves. Bet tad kādā brīdī šī agresija mēdz sašūpoties, viņa mēdz norezonēt. Un tad vienā brīdī mēs paši nepamanām kā. Viņi ir iegūsi milzīgus apmērus. Par spīti visiem centieniem to nomierināt. Tā piedzīvo, kā mēs sakam, eskalāciju līdz pārsteidzošiem apmēriem. Un vienīgā metode, kas ir dabiski šādā sakāpinātā situācija, ir šī grēkāžu metode. Mēs domājam, kas ir vainīgs. Un agresija citam pret citu, kas ir vēlna darbs, tiek pavērsta kontrolētā agresijā pret ienaidniekiem, kas ir sātana darbs. Sabiedrība atjauno zināmu kārtību, vienotību, bet tas vienmēr ir uz kāda rēķina. Vienmēr ir kāds saraksts
ar tiem, kas ir kaut kas ar viņiem ir jāizdara. Un tad mēs varam būt skaidrībā, kurš ir kurš. Ne jau velti Jēzus dēvē velnu un sātanu par meli un slepkavu kopš iesākuma. Tas ir citāts no Jāņa evaņģēlija. Viņš saka, velns ir melu tēvs un slepkavu kopš iesākuma. Melis viņš ir tāpēc, ka patiesie ļaunuma iemesli tiek noklusēti un piedāvāti ienaidniekiem un ārējiem spēkiem. Un slepkava viņš ir tāpēc, ka agri vai vēlu šī agresīva kļūst vardarbīga un ieņem iznīcinošus vaipstus. Jūs jautāsiet, kā mēs varam ar vēlmu cīnīties? Par to mēs plašāk parunāsim nākamajās reizēs, jo mēs esam jau gandrīz izsmēluši laiku šodien. Bet šodien es gribu norādīt vienu lietu. Ja jūs saprotat šo schēmu, jūs sapratīsiet, kāpēc atbildi šo jautājumu nav tik vienkārši, kā cilvēkiem liekas. Tāpēc, ka grūtākais vienmēr, tad, kad tu saskaries ar agresivitāti, tad, kad tu saskaries ar netaisnību, tad, kad tu saskaries ar kaut ko, kas tev liek asinīm uzvārīties, tas grūtākais vienmēr ir jautājums, kā manu cīņu ar ļaunumu? Ar ļaunumu taču. Kurš no mums ir ļauns un grib ļaunu? Mēs visi cīnamies ar ļaunumu. Kā šo cīņu ar vēlnu, ar ļaunumu nepadarīt par instrumentu sātana rokās? Kā man nekļūt par skrūvīti šajos lielajos mehānismos, kurš nedod risinājumu, bet tikai veikli būvē aizvien jaunas netaisnības ilūzijas? Kā man, cenšoties padzīt vēlnu no mūsu vidus un no savas dzīves, kā man nekļūt par vislielāko sātana kalpu, kurš neapzināti kurina naidu un līdz ar to rada jaunas ciešanas. Un tāpēc evaņģēlijs mums rāda Jēzus dzīvi. Stāsta to, kā Jēzus atsakās lietot vēlna un ir īpaši sātana piedāvātos līdzekļus cīņai ar ļaunumu. Atceraties, pašā viņa dzīves sākumā vēlns vai sātans viņu aizved uz tuksnesi, lai viņu pārbaudītu. Un jūs atceraties, ar ko viss beidzās. Vēlns viņam saka, man pieder visa pasaule. Es kontrolēju šo pasauli. Un es gribu tev dot šo varu, ja vien tu zemē mezdamies mani pielūksi. Es saprotu, tas nav tik vienkārši. Nepielūkšu Dievu, bet pielūkšu vēlnu. Tas stāsti par kaut ko citu. Jēzus izcīna sevī cīņu, jo viņš arī ir cilvēks. Tāpat kā mēs. Šo cīņu ar šo dabisko sajūtu, ka tu vari uzvarēt ar to, ka tu pielūdzi sātanisko principu. Ka tu vari vēlnu izdzīt, izdzenot noteiktus cilvēkus, ievedot vai izvedot militārus spēkus. Cilvēki vienmēr ir gaidījuši šādu mesiju, kas tā rīkojas. Kas glābējs, kas atpestīs savu tautu no tās ienaidniekiem. Ne? Tas ir, kas ir mesija. Bet tā ir ilūzija, un Jēzus to noraida. Un cilvēki to nesaprot, draugi, līdz pat mūsdienām. Viņi to nesaprot. Viņam liekas, Jēzus bija pa švaku. Viņš nedarīja to, kas jādara vienam kārtīgam tautas kara vadonim. Cilvēki bija vīlušies. Kad tu beidzot padzīsi tos romiešus? Taču viņi paši neaizies. Mums ir kaut kas jādara. Bet Jēzus piedāvā citu ceļu. Un viņa ceļš ir ļoti neparasts. Kas saistīts ar to, ka mēs ceļam gaismā visu, kas notiek. Un mēs ar savu citādo esību, citādo dzīvi, mēs šajā pasaulē iedarbojamies uz pašiem pamatiem, uz to velna sēdekli vai troni, kas ir mūsos. Un es paturpināšu to nākamreiz, bet es gribu tikai vienu formulu. Ja tā padomā, Jēzum ir absolūti taisnība. Viņš saka, naidu nevar uzvarēt naidīgi cilvēki. Naidīgi cilvēki, iznīcinot citus naidīgus cilvēkus. Naidu neiznīcina, jo tas mājo viņos. Tu vari nogalināt ienaidniekus, bet naidu tas tikai vairos. Nereti uz gadu 10 un 100. Naidu ir iespējams uzvarēt tikai vienā veidā,
pastāvot tā priekšā, izturot to, paliekot skaidrībā par to, kas ar mani notiek, un iemācoties pretoties šiem saviem dabiskajiem instinktiem un dažkārt rīkoties pilnīgi pretēji, nekā mans dabiskais impulss to no manis prasa. Un šajā ziņā Kristus ceļš vēl ar vienu ir ļoti šaurs, ļoti bieži pārprasts un ļoti nezināms. Un es gribētu noslēgt tikai ar tādu retorisku jautājumu, ka tad, kad mēs skatāmies šobrīd pasaulē notiekošo, arī mūsos ir emocijas. Un mūsos ir dabiskas reakcijas. Un es izvirzu hipotēzi, ka mūsu dabiskās reakcijas, ja mēs nemācēsim viņas izprast un pielietot pavisam citā veidā, var novest pie tā, ka mēs kalpojam tieši tam, ar ko mēs gribam cīnīties. Un tas ir jautājums par to, vai mēs Kristus ciešanu ceļu uztveram kā tādu abstraktu jautājumu par to, ka Dievs ir dusmīgs uz mums un viņš tur kaut kā risina savas dzīves problēmas, savas dusmas, viņš tur kaut kā tur atrisina. Jeb mēs saprotam, ka Jēzus dzīves ceļš iespējams ir vienīgais risinājums, ja mēs vēlamies šajā pasaulē kādas pārmaiņas.